baigi daudz visādākas atslēgas vārdus, kurus es varu pielikt klāt, nu, teiksim, ja runā par to, kas tu esi, ja? Tu droši vien varēsi labāk pastāstīt tādā kopīgā, ja? Bet jauno laiku dziednieks, tā kā varētu, nu, dziedniecība tāds bija atslēgas vārds. Šamanisms ir atslēgas vārds, sistēmiskie sakārtojumi un viss tam līdzīgs. Es, piemēram, bieži vien saku, ka man prasa, nu, kaut kā iedod vienā teikumā, es saku, nu nevar īsti vienā teikumā, un man savā ziņā ir tad, tā kā, panākumu, nu, tāds fiziskās pasaules panākumu formula ir tad, ja tu nevari vienā teikumā aprakstīt, ar ko tu nodarbojies. Jo tik plaša tā pasaule. Es teiktu, sākt varbūt ar šo te sistēmisko, jo mēs dzīvojam kompleksā pasaulē, un sistēma ir tā, kas palīdz kaut cik orientēties. Man sapcīt man nodefinējās vienreiz šis te apzīmējums, kā es sevi piesaku, un tas vārdu salikums ir sistēmiskā šamana. Jo dziedniecība, tas ir vārds, kur es cenšos nelietot, jo viņam iet līdzi tāds, nu, tāds drusiņ, tāds brīnumdara, tāda asti tāda, jā, no aizies pie dziednieka, viņš tur pamās ar roku, jā, un tad viss uzreiz būs laime un tā. Un nekas nebūs jādara, jā. Man nekas nav jādara, aizies pie dziednieka, viņš tur uzbūrs visu, jā. Nu tā, nu kaut kādā mērā, protams, tā ir, jā, jo tas cilvēks jau reizēm ne īsti neredz, nenojauš, nesaprot, ko mēs tur daram, jā, ka mēs strādājam tā enerģētiskā plānā, jā. Bet, protams, ka, ja viņš turpina darīt tieši tās pašas lietas, kuras viņš darīja līdz šim, tad viņš nonāk tieši tajā pašā punktā. Nu, tas ir absolūti loģiski. Ja? Nu, tā. Jā, tāpēc es sev piesaku kā sistēmisko šamani, un arī šīs divas jomas ir tās, uz kurām es visvairāk balstos. Vienalga, ko es darītu, vai tā ir lekciju lasīšana, vai grupu vadīšana, vai atsevišķu cilvēku konsultēšana, vai dziedināšana. Tās ir šīs te jomas, jā. Sistēmiskais darbs ir salīdzinoši laikam nesenāks. 2014. gadā es pabeidzu sistēmisko sakārtojumu vadīšanas kursu pie Guntas Jākapsonas. Tepat Latvijā, un tad arī pie dažādiem meistariem, šur tur vēl arī gan no Eiropas, kas ir braukuši, gan pie Krievijas meistariem. Kaut kur tā papildus kaut kas ir ņemts, bet īstenībā ar to sistēmisko darbu ir tā, ka tur, kad cilvēks strādā laukā, viņš strādā tā kā lielākā mērogā. Tad mēs skatāmies nevis tikai uz to cilvēku vienu, bet mēs skatāmies uz viņu un to, kas ir viņam apkārt, ar ko viņš ir saistīts, kas viņu veido, kas veido viņa dzīvi. Un jā, ar to lauku tā, nu, caur jušanu, caur tādu, nu, es teiktu, caur augstākiem spēkiem sadarbojas, tad tas lauks principā rāda, ko darīt, kā darīt, un nu, tas man ir raksturīgi, ka es visur balstos uz to, ko saka no augšas, un kas nāk tieši šī mirklī, tieši priekš šī cilvēka, tieši šī kontekstā. Jā, un mazāk uz to, kas ir kaut kur bijis rakstīts kaut kādās grāmatās vai dzirdēts kaut kādās lekcijās. Jā. Kaut gan, nu, protams, kad ir visa tā bāze, kas ir kaut kad dzīves laikā mācīts, ir diezgan liela, bet es tā tiešā veidā nevienu metodu nelietoju. Viņas visas iziet caur mani un nu, tur sakomplektējas tā, kā vajag tajā mirklī. Nu, tā. Ok, veidojas vēl jauna sistēma tajā visā? Jā, viņa veidojas jauna tieši tajā brīdī, tieši tam cilvēkam. Un, īstenībā tas zinātniskais vārds visam sistēmiskajam darbam ir sistēma fenomenoloģija. Viņš tāds sarežģīts, tāpēc viņu reti lieto, bet viņš, nu, pēc būtības viņš vislabāk to arī izsaka, jo tas fenomens ir nevis tāpēc, ka kaut kāds tāds, nu, tāds fenomens, jā, bet tāpēc, ka fenomens tikai šeit, tikai vienā mirklī, kurš nekad pasaulē vairs neatkārtosies, jo tā, kad tas cilvēks atnāks nākamreiz, viņš jau būs citādāks. Mēs ar tevi parunāsim, mēs iziesim no šitās telpas savādāk, abi divi pie tam, nekā mēs esam te ienākuši. Ja? Un jebkas, kas ar mums notiek, ir tas fenomens tāpēc, ka viņš ir sakopojies tieši tagad. Tas, nu, vispār, nu, kā mēdz teikt, makes sense. Tādā nozīmē, ka it īpaši, ja mēs runājam par veselību, mēs droši vien vēl pieskarsimies bišķi dziļāk tajā visā, bet kas ir nenormāli svarīgi, lai saprastu, kas katram ir tas viņa individuālais stāsts.
tāpēc, ka mums katram var sāpēt galva vai būt jebkāda cita veida simptomi, kas izskatītos pilnīgi vienādi, bet katrs pilnīgi piegājis, ticis līdz tam kaut kādā savā veidā, un tāpēc tā ir unikāla situācija, kuru tikai klasiskā medicīna ieliek Excel tabulā. Es to vienmēr teicu, ja, ka klasiskā medicīna īstenībā ir Excels, kurā ir simptomu apkopojums, tā ir viena kolona, nākušā kolona ir diagnozi, kas ir pie tiem simptomiem, tad ir diagnoze, un trešā aila ir kādi medikamenti šai diagnozē tiek izrakstīti. Un tas ir arī viss. Un vēl viņam nav delēt podziņas. Tu esi ievērojis, ka poliklīnikas kartiņās nedzēš diagnozes ārā un nestrīpo. Viss tur paliek uz visiem laikiem. Tā ir tā, kad es šito ieraudzīju, es saprotu, ka tā taču baigā programmēšana, ja, ka to cilvēku rakstveidā saprogrammē uz to, ka viņam tas ir. Un tas netiek pat izsvītrots. Ja. Tātad tas ir tas unikālais. Es kopš tā laika tur vairs neesmu bijusi tā iestādē. Tieši tā. Ok, un tas būtu par šo sistēmu, varētu viņu vēl saukt sistēma fenomenoloģija vai metasistēma, kas ir virssistēma. Jā. Bet kas man šobrīd, kas iespējams arī ļoti daudz varētu mulsināt, un katram ir sava izpratne par to, kas ir šamanis. Jautājums, kas ir šamanisms vispār tādā izpratnē? Tas vārds šamanis, viņš patiesībā nāk no viena Sibīrijas reģiona, ja tas ir evenku vārds, kurš ir kaut kā ļoti izplatījies visā pasaulē. Vairāk ziemeļu puslodē, dienvidu puslodē, tur drusciņi citi tie apzīmējumi ir. Kaut kā viņš tā ir aizgājis pa to pasauli, bet principā tas nozīmē cilvēks, kurš ir ar vienu kāju materiālā pasaulē un ar otru smalkā pasaulē, un kurš darbojas smalkā plānā tikpat reāli kā šeit. Tāds tā kā staigātājs, turp šurp, ja, tāds. Senākos laikos, tā kā bija tradicionālais šamanisms, tad bija dažādi rituāli, dziedināšanas, laika koriģēšanas, viss tas, ko dara mūsdienās gan mācītāji, gan dziednieki, gan psihoterapeiti, gan arī dakteri, gan viss tas bija ietverts. Ja. Bet kas ir tā atšķirība? Manuprāt, ja, tā atšķirība ir tā, ka šamanis ļoti fundamentāli balstās uz to, kas notiek tur tajā smalkajā plānā, tajā garu pasaulē. Ja gari teica, ka ir tā, tad ir tā, un tas vispār netiek apstrīdēts, un citi, nav šādu te zemes autoritāšu. Ja. Autoritātes viss ir tur. Tā kaut kā. Patiesībā sistēmiskās prakses ir izaugušas no šamaniskajām, jo tas stāsts par sistēmisko prakšu rašanos ir tāds, ka Berts Hellingers, kas ir sistēmiskā darba eiropeiskās versijas autors, kādreiz bija katoļu mācītājs, kurš bija aizbraucis uz Āfriku tur misionēt pie Zulu ciltīm, un te viņš tur saskatījās, kā viņi veic šo te dziedināšanu. Tad, kad cilvēkam ir kaut kādas vai dvēseles problēmas, vai fiziskas problēmas, vai attiecību problēmas, vai kaut kas nav. Un viņi to dara apmēram šādā veidā, savātoties visi kopā, ja, un smalkā plānā šīs lietas pārkārtojot. Un pēc tam šis pārkārtojums, sakārtojums smalkajā plānā, viņš pamazām materializējas šitajā redzamajā, taustāmajā plānā. Viņš saprata, ka tā ir tāda tik vērtīga lieta, ka tas ir jāatnes arī uz Eiropu un noformēja to priekš eiropiešiem. Tā kā, principā, tas ir izaudzis no senā šamanisma, ja, kurš sakārto lauku tur, un tad mēs šeit redzam šos rezultātus. Tā, un kā to darīt, tas ir ļoti dažādi. Ja, var iet pēc sekot tradīcijām, var nesekot viņām. Es nevisai sekoju tradīcijām, ja es ķeru to, kas nāk šī mirklī. Ja ir cilvēki, kas vairāk viņām seko, dažādi. Tajā sistēmiskajā sakārtojuma, tajā, var tā teikt, lauciņā, man ir tāda sajūta, es arī varbūt neesmu pietiekoši dziļi to pētījis, bet man ir tāda sajūta, ka mūsdienās tajā, tādā rietumu pasaulē viņš ir jau kaut kur bišķiņi arī transformējies prom no šī mazliet šamaniskās pieejas un kļuvis par tādu vairāk tehnisku risināšanu. Tur droši vien nāk arī, psihosomātiskas lietas un viss kaut kas tāds, bet
Bet no tā smalkā plāna ir tā, ka bišķiņa aiziet projām. Tā ir? Vai? Ir tāda tendence, jā, pēdējos gados tāda ir, ka vairs neskatās tik lielā, tik plašā dzimtas kontekstā, bet sāk schēmot, kāpēc, kā ar jau tādām gatavām tādiem risinājumiem jau, ir tāda, ja. Paralēli tam ir otra tendence, kad ir šie garīgie sakārtojumi, kurus iesāk arī pēdējos dzīves gados pats Hellingers. Un arī daudzi turpina šo virzienu, ja, kurš ir pilnīgi nenoteikts, nesaschēmots, kurš ļoti balstās uz augstākiem spēkiem. Ja, tā kā, pat daudz ezotēriski savukārt. Ja, tur varbūt to racionālo kodolu ir ļoti grūti atrast, ja, un ļoti grūti kaut ko paskaidrot. Un tas, protams, nostrādā, ja tam vadītājam ir laba saķere ar šiem te lielajiem laukiem, ja, lielo mērogu, tad jā, tas nostrādā, bet, manuprāt, vajag kaut ko līdz tam klienta prātam arī aiznest, jo cilvēki tas prāts sāk pretoties un tur saka, te kaut kādas muļķības, ja, šitas vispār nekas nav, un tad viss aiziet atkal pa vecam. Jo tad, kad klients iziet ārā no jebkura, vai tas ir grupas process, vai tas ir individuāls darbs kaut kāds, viņam vajag, lai viņa prāts ļauj viņam to jauno kārtību ieviest. Jo citādāk viņš darīs visu tā kā iepriekš, viņš aiziet mājās, tur ir tie cilvēki, kas viņam bija apkārt, tur ir viņa ieradumi, viņa kaut kādi tur pienākumi, viss tas, kā viņš dzīvojas, un tas ļoti, ļoti ievelk. Un nevajag iedomāties, ka mēs tagad aiziesim mājās un uzreiz tā sāksim dzīvot, tā kā mēs izdomājām pa jaunu. Tas tā nesanāk, tas nav tik viegli. Nenovērtējot, kāds ir sociāls spiediens īstenībā. Jā, un viņš ir liels, jā, un visas tās sociālās tradīcijas, ja, kā mums tagad vajag dzīvot un darīt un ko, ja, un tāpēc vajag, lai viņam ir kaut kāds pamatojums, lai viņš var, gan sev paskaidrot, kāpēc es tagad darīšu citādāk un domāšu citādāk un skatīšos uz pasauli citādāk, gan lai viņš, kaut kā var paskaidrot arī tiem apkārtējiem. Tā kā man patīk tā sasaistīt tos lielos mērogus ar tādu drusiņu tādu skaidrību un sazemējumu. Jā, teiksim, es savukārt, ja tā reducē par to, kā vieglāk man sevi pieteikt, ka es esmu veselības komunikators. Un ar vārdu veselību, protams, saprotot bišķiņ plašāk to, kas ir kas, un skaidrs to racionālo tām lietām, kuras ir, piemēram, ļoti netveramas un pārāk ezotēriskas, ielikt tādos apzīmējumos, lai cilvēks tā kā, man šitas uzrunā. Bet tu minēji to, ka, ja aiziet tajā otrajā pusē, kurā, iespējams, tam vadītājam ir, ar smalko plānu tieši sasaiste, un viņš tur var nemāk nokomunicēt, bet, teiksim, māk novadīt, es te saskatu īstenībā milzīgu risku, un es pat pieļauju, ka tā ir, varbūt pat kļūst par ļoti lielu problēmu, par to, ka cilvēks pārāk kļūst, savā ziņā iedomīgs, tā var būt, ka viņš baigi saprot, ko dara. Un it īpaši, piemēram, es zinu, tagad, teiksim, arī tāda ļoti populāra kļuvis ir atzimšanas elpošana, ja? Un tad, teiksim, tajā elpošanas procesā vadīt cauri kaut kādām, bērnības, pagātnes kaut kādām lietām. Tā ir, es ticu, ka ir kāds, kas to spēj un varbūt pat redz kaut ko, ja? Bet tā ir tāda lieta, kurā notiek iespējams liels risks suģestēt lietām, kurām nav bijis vispār pamata būt. Vai kuras ir varbūt bijušas, bet nav tik aktuālas, cik viņas ir pēkšņi padarītas par aktuālām. Respektīvi, tas ir tas, tu redzi to kā tādu lielu problēmu? Es nezinu, vai lielu vai mazu, bet jā, viņa pastāv. Un jā, tā šī te vadītāju un meistaru un jebkādu veidu terapeitu un visādu šī te ego iedomība, viņa pastāv. Es teiktu, ka šīs lamatas pienāk katram vairākas reizes mūžā. Un ir ļoti labi, ka jūt, ka viņas tagad tuvosies. Ja? Tad, tas ir ļoti patīkami, ka visi tevi slavē un ka visi saka, jā, redz, kā tur aizgāja un nezinu, kas tur notika, bet pēc tam pilnīgi viss ir savādāk. Ja? Un tad, kad sākās šitādas runas, un tad, kad jūt, ka tā kā, jā, tas medus līst ausīs, ja? Tad ir ļoti jāsāk sevi vērot, vai gadījumā es nesāku pārāk balstīties uz sevi, jo kas tas egoisms ir? Tā ir pārmērīga paļaušanās un balstīšanās uz sevi, uz manu ego.
Ego ir laba lieta, jo viņš vada visas citas mūsu iekšējās daļas, ja, bet tikai iekšējās, ja, un tikai manas. Ja. Un tad, kad es vadu lielāku mērogu procesus, tad man ir jāpaļaujās nevis uz to, kas ir mani iekšā, bet to, kas ir arī par mani lielāks. Ja. Un tikko es zaudēju šo paļaušanos uz kaut ko lielāku, tā es kļūstu par vienkārši prastu schēmotāju. Ja. Teiksim, kur es pamanīju, kā es nezinu, kāds tas ir, varbūt kā tas sistēmiski ir, bet mēs skatāmies jau kā faktu, ka, piemēram, austrumu visās garīgajās pieejās praktiski nepastāv pagātnes tāda šķetināšana. Viss notiek tā kā, kas mums ir šobrīd, kas ir tas mūsu potenciāls, kā mēs to varam likt kopā, lai no šī brīža tad viss tas būtu veselumā. Un atgriešanās pagātnē ir tāda, tad varbūt pat rietumu kaut kur no psihoterapijas nākusi tāda pieeja, kas ir ļoti daudz arī pētījumu, piemēram, hipnozēs un kur tik visur nē, ka tiek ieprogrammētas nejauši cilvēkam labu gribēdam, ja, tiek ieprogrammētas lietas, kuras īstenībā nav tik aktuālas vai varbūt pat nav notikušas. Mēs zinām ļoti labi, ka bērni pieauguši dalās ar atmiņām, kuras viņi pat īstenībā neatcerās, bet vecāki vienkārši bieži to piemin, un viņš jau viņu pieliek kā jaunu, aktuālu lietu. Un tas ir tas, un kas man novada īstenībā tagad tāds garš runa pie jautājuma. Tu minēji šo te dziedniecības elementu, kuru tu neizmanto. Nē, es izmantoju, bet es mēģinu no tā vārda kaut kā distancēties. Un tas, ko es sadzirdu šajā, un es varbūt tas ir tas jautājums tev pakomentēt to, ir par to, ka cilvēks otram neko nevar iedot un palīdzēt, un tieši tādēļ varbūt šī vārda dziedināšana ir tikai tad, ja es saku, tu mani esi dziedniece, bet pieņemsim, es teiktu, es esmu dziednieks kādam, ir atkal tā pati iedomība. Kā to ņem? Tas ir, ko mēs tajā vārdā ieliekam. Jo, protams, man atnāk cilvēks, es viņam kārtoju auru, es strādāju ar viņa smalko plānu, es strādāju ar viņa mentālo plānu, es viņam kaut vai griežu zāļu tēju. Tas viss ir dziednieciskas darbības, jā, ir ļoti dažādas viņas. Ja. Tā kā, es to daru, es esmu dziednieks priekš viņa, tāpēc kā kurpnieks ir tas, kurš man labo kurpes. Tas tā, ja tas ir vienkārši profesijas apzīmējums, tad ar to viss ir ok. Es īstenībā dziedniecību uzskatu par tādu amatu, kas ir tikpat cienījams, kā, piemēram, mans automehāniķis un viņa amats, jā, kurš salabo manu mašīnu, lai es varētu uz šejienu atbraukt, jā, un dziedniecība nav nekas apbrīnojamāks vai neapbrīnojamāks par automehāniķu darbu. Tā kā es skatos, ko viņš tur dara tajā manā mašīnā, es neko nesaprotu. Viņš neko nesaprot, tad, kad es te to gaisu maisu, jā, tas ir normāli, jā, katram savu specialitāti. Es šajā gadījumā nevis pat tā kā viss kārtībā. Es nevis kritizēju dziedniekus vai kā, es drīzāk par to lomu sadalījumu. Jā, bet ir kas jā, tajā ieliek tur tādu, misijas apziņu un tur tādi brīnumi dari un neskas, ja. Jā, protams, tas ir tā. Es vēl drusciņu par to sistēmiskā lauka tulkošanu, kad iet pa tiem augstajiem plauktiem, ja, kad patiesībā ir tā, ka tur mums atkal, mūsu prātam ir tāda tendence ļoti visu skaidrot. Ja mums uzreiz vajag, kas tur bija, kā tur bija, vai tur tas opīts tur krāpta omīti un kas tas tur notika tāds, jā, jo tur pēkšņi mēs laukā redzam, ka kaut kas tāds parādās. Jā. Parādās, teiksim, vecā tēva uzmanība kaut kur uz malu. Viņš neskatās uz vecumām, bet viņš skatās kaut kur uz otru pusi. Un mēs tur ieliekam kādu cilvēku un viņš saka, es jūtos kā sieviete. Un tad mums ir gatavs spriedums, vectēvam bija mīļākā, ja. Bet tur var būt daudz kas cits, tur varbūt ir viņa vēršanās pie kaut kādas sievišķās enerģiju plūsmas. Tas var būt jebkas, tas var būt viņa dzimtas sievietes, tas var būt viņa sievišķās iekšējās daļas, kaut kādi pasaules sievišķie aspekti, kaut kāds radošums, tur vispār tur ir ļoti daudz variantu. Mēs tas, kas mums galvā ir, to mēs izskaidrojam, ja. Tāpēc, no tiem skaidrojumiem, es vienmēr visiem, es mācu sistēmiskus darbu vadītājus, ja tā kā es vienmēr visiem atgādinu, ka, jo jūs mazāk skaidrosiet, jo būs labāk. Jo mazāk precizitātes, jo vairāk patiesības. Ja? Tas ar tā drusciņa absurdi skan, bet tā tas ir, jo mēs, tā kā mēs sekojam šīm enerģiju plūsmām, tā kā mēs viņām
ļaujam viņām pamazām nonākt te uz zemes un ieņemt to dabisko kārtību, atjaunot šo kārtību. Ja? Īstenībā ir pilnīgi vienalga, kā tas saucās. Bet tā kā ir tā tendence kaut kādā veidā to nosaukt, tad tur jāskatās kaut kāds tāds līdzsvars, ja? Cik es verbalizēju, jo katrs izteikts vārds, vēl vairāk uzrakstīts vārds, tā ir savā veidā programma. Jā, līdz sevišķi tas, ko runā mammas savam bērnam, tā vispār ir vienīga programmēšana. Tā. Interesanti, teiksim, tagad mēs varam varbūt jau dziļāk tajā veselības jautājumā par šīm te programmām un tas, teiksim, kad cilvēki pasaka, tur jāpaceļās kaut kādās vibrācijās, augstākās frekvencēs, ja? Vienai daļai tas rezonē, otrai daļai viņi tā kā, tas tā baigi kaut kā tā burvestīgi skan. Un tad ko es daru, kas man patīk pašam? Man patīk uzreiz tā kā saprast šo te, savā ziņā varbūt pat zinātnisku pieeju, kas dod skaidrojumu lietai, kas ir baigi tāda ezotēriska. Piemēram, mēs pasakam vārdu, un tad, kad vārds izskan, tieši tāpēc mikrofons var strādāt, jo viņš mana balss tembra vibrāciju, gaisa un tam līdzīgi, var piereģistrēt un ierakstīt, telefonā, piemēram, ja? Tātad tas fizikāli ir skaidrs, ka tā ir vibrācija. Ja mēs skatāmies ūdens, ir tāda veida osteni, un ir pēc arī vairāk, ko viņi dara? Viņi paņem stikla trauku, ielēja ūdeni, pie kā viņi to darījusi ar dažādiem ūdeņiem. Viņa, piemēram, citreiz noliek fotogrāfiju, citreiz pasaka kaut ko, citreiz kāds cilvēks nostājās blakus ūdenim un ieliek sasaldēties. Un atkarībā no tā, kāds ir vēstījums, tas ūdens ir sasaldējis kristālā kaut kādu attēlu. Tātad mēs jau šeit varam tādā empīriskā variantā teikt, rekur viņš kā māk, tā ir ielicis kodu, to interpretāciju vai to ziņu, ko mēs esam iedevuši. Tālāk mēs skatāmies un sākam pētīt jau vispār šo te ūdens nozīmi ķermenī, to strukturēto ūdeni, kas ir želejas formātā, kā mums notiek asinsrite un vispārējais, tad ir skaidrs, ka šis ūdens sevī nes šo enerģiju. Un faktiski tā kā mikrofons aiziet un ieraksta balsi, viņš sevī iekšā. Un tāpēc pēkšņi tas magic vairs nav nekāds magic un ir skaidrs, kāpēc mūsos iekšā vibrē tas, kas mums tiek teikts, vai kādu mūziku mēs klausamies. Jā, un visai vecajai vārdošanai ir zinātnisks pamatojums. Tāpat kā, manuprāt, pamazām atradīsies visām šīm lietām pamatojumi, jo, ja reiz tas nostrādā, tad tas ir pamatojams kaut kā arī priekš tās prāta uztveres, kāpēc gan ne? Jā, un tad sāk parādīties tā nozīme arī tā saucamajiem elektromagnetiskiem laukam, jo, piemēram, mēs varam taisīt elektrokardiogrammu vai smadzeļu encefalogrammu tikai un vienīgi pateicoties tam, ka ir elektromagnetisks impulss, un tikai tāpēc mēs to varam lasīt. Un tas atkal vairs nav magic. Un tad mēs saprotam, ka šim ir nozīme, kādu mēs sirds centru veidojam, un vispārējo. Cik lielā mērā tev ir, kā tu izmanto šo te enerģiju, jo bieži tu piemini šo te bioenerģētiku. Kā tu ar to strādā? Kas tavā konceptā, tavā izpratnē ir šī bioenerģija? Tagad mēs sēžam vai tuvojamies kādam cilvēkam, mēs jūtam, ka te ir kaut kāds cilvēks vēl tajā telpā. Tur nav jābūt nekādam ekstrasensam, lai, piemēram, kaut kādu 5-10 centimetru attālumā justu, ka tur ir cilvēks. Tur vienkārši siltumu mēs jūtam. Mēs pat citreiz jūtam, ka kāds uz mums skatās. Vai ka kāds skatās, jā, un mēs nevilšus pagriežamies, un tas kaut kā tā nostrādā. Mums atnāk mūsu mājdzīvnieks, kaut kāds apsēžas blakus, mēs to sajūtam. Ļoti labi to var redzēt dabā, tā, kad ir ziema. Tā kā ziema iet uz beigām, un tā, kas jau ir lielāka saule, jau februāra beigās, marta sākumā sāk kust sniegs, un sāk kokiem staigāt sulas. Ar tiem kokiem, kuriem sāk sulas staigāt, ja kuri jau sāk mosties, tad viņiem apkārt tas sniegs ātrāk kūst. Tad viņš arī kaut kādu siltumu izdala.
Nu, es tā ļoti to neskaidroju. Es ar viņām darbojos, ar rokām, ar smalkā plāna antenām, tā to varētu nosaukt, ja, jo nevienmēr es tās rokas varu atļauties vicināt, dažreiz man ir jāsēž tā mierīgi, ja, un tāpat tās drusku jāmodelē tas lauks. Ja. Nu, es varbūt tā tiešām caur izjūtu. Caur izjūtu, jā, tīri caur izjūtu, jo es nekādus mērinstrumentus nelietoju. Nu, vienīgais svārstu un rāmīti, ejot āderes mērīt, ja, kas arī ir enerģija. Ja, nu, taču to cilvēki atzīst un lieto, un mājas būvējot, tomēr ņem vērā. Un, nu, galu galā mēs ūdeni akās arī meklējam joprojām ar to pašu svārstu vai rāmīti. Ja, un, nu, tā kā tā, jā. Nu, tā ir tāda tīra dziedniecības tāda joma. Ja, reizēm es cilvēkiem veicu šo te lielo auras balansēšanu, kas tāds garš process aizņem tur minūtes 40 vidēji. Un tad tur var tā kārtīgi visu sakārtot, izpurināt. Ja kaut kas liekas, tad aizsūtīt prom mājās, atpakaļ. Un es strādāju tikai ar cilvēka paša lauku, ar viņa paša enerģiju, ar viņa paša kanālu, kas iet viņam cauri. Jā, es neslēdzos klāt tur nekādiem tur ne reiki, ne kaut kādiem citiem. Jā, kaut gan kādreiz es ar to biju nu, tā kā sadarbojos, bet man tas ātri kaut kā likās, ka nē, nav vajadzīgs. Ja, manuprāt, katram cilvēkam ir tas viņa kanāls, viņa augstākie spēki un arī zemākie spēki, kas arī ir labi un svarīgi. Un tajā viņam arī ir jāturās, un tad ar viņu ir viss ok. Tā aura, tā aura ir šī te enerģija, nu, teiksim, ja mēs tādā sarunvalodas līmenī, šī tā aura ir vienāds ar enerģiju, vai tas ir kaut kas tā kā vēl? Šī te taustāmā arī ir enerģija, tas šūnas tā kā ar kaut kādu enerģiju turās kopā. Viņa ir blīva un materiāla. Tad ir tas ēteriskais plāns, kur mēs jūtam to siltumu. Ja, kuru nu, praktiski visi cilvēki jūt. Ja. Un tālāk jau tur nāk visādi. Viņus var dalīt, ir tur tie 7 plānu dalījumi, tur astrālais, mentālais, kauzālais un tā tālāk. Jā, nu tur var viņu dalīt, var nedalīt. Īstenībā te nekādas tādas robežas nav. Vienkārši viņš pamazām paliek aizvien smalkāks, aizvien tāds netveramāks. Un tad kaut kur viņš pāriet jau, nu tā kā tas vairs nav individuālais lauks, tas jau kļūst par sistēmisko lauku, viņš savienojas ar vietas, ar telpas enerģijām. Bet nu, tas individuālais lauks, viņš principā ir apmēram izstiepts rokas attālumā. Kaut kur tā vidēji. Un tas, kas ir ārpus ķermeņa, to mēs varam saukt par šo te smalko plānu. Jā, tas ir smalkais plāns. Tas ir mūsu, bet smalkais plāns. Tas ir tas, kas ir neredzamais. Jā, tāpēc arī svešiem... Nu, jā, viņš var vibrēt, viņš var būt miglains, ir kas redz krāsas, jā, nu tā. Tāpēc arī mēs svešiem cilvēkiem tā ļoti tuvu nemēdzam iet, tuvāk par metru, tā kā mums nav vērti. Ja, parasti mēs turamies kaut kur, latvieši turas 1,5–2 metru attālumā, tad ir tā komfortabli. Ja. Dienvidnieki bišķiņi vairāk tā kā samaisās, jo tad mūsu smalkie plāni samaisās, tik cik mēs esam piegājuši klāt. Nu, kaut kādā mērā tas tā var būt, piemēram, ja mēs tagad runājam par vienu tēmu, mēs sēžam salīdzinoši tuvu, bet tā, kad mēs stāvējām tur pagalmā ārā, mēs nemaz tik tuvu negājām. Mēs stāvējām lielākā attālumā. Ja? Tā kā, tas tā. Tagad mums ir viena tēma, mums ir kaut kas kopīgs. Ja tanī laukā mēs vienojamies, kaut kas apmainās, ja? kaut kas, pēc tam aiziet atkal katrs savu ceļu. Tu esi minējusi arī par to, ka daudz, teiksim, cilvēkiem slimības ir arī vai varbūt galvenokārt tikai dēļ smalkā plāna kaut kādas nesakārtotības. Kā tas, teiksim, jo man ir savs skatījums par to, kas slimība, ja, un varbūt rietumu medicīnā viena no galvenajām problēmām, ja mēs tādā fiziski skatāmies uz to, ir problēma, ka tas, ko ķermenis dara kā terapiju, mēs uztveram kā slimību, tikai tāpēc, ka tas rada diskomfortu. Jā, katra slimība patiesībā ķermeņa pūles tikt galā ar kaut ko, ar ko mūsu smalkais plāns nav ticis galā. Mēs esam tā kā pateikuši, nē, es par šito nedomāšu.
es šitās emocijas nejutīšu, es uz šito negribu skatīties. Nu, ja mēs, teiksim, vairākus gadus, jeb gadu desmitus dzīvojam un kaut ko mēģinām neredzēt, nu, protams, ka mēs sākam arī fiziski neredzēt. Nu, cik tad ilgi var tas ķermenis turēt, ja? Es domāju, jā, ka visam ir cēlonis smalkā plānā, nevienmēr mēs tam tiekam klāt un nevienmēr mēs to varam skaidri noformulēt. Dažreiz mēs to varam tikai nojaust vai sajust, jo un arī nevienmēr tas ir paša cilvēka laukā un paša cilvēka dzīvē. Un te atkal iestājās šīs sistēmiskās lietas, jo daudzām slimībām ir mantotas šīs saknes. Un nevienmēr tas ir, mēs redzam, nu tur ģenētiski mantotas slimības. Ja? Nu, tur teiksim, meitai tā slimība, mammai slimība, vecmammai, un tad mēs tā redzam medicīniski. Ja? Bet dažreiz ir tā, ka tas smalkā plānā tas ir sācis veidoties kaut kādas 4-5 paudzes iepriekš ar kaut kādiem notikumiem. Kāds kādam kaut ko nav piedevis. Un tā nepiedošana, viņa sāk gruzdēt, bet tam uz abām pusēm, gan tam, kurš ir piečakarējis, gan tam, kurš ir palicis aizvainots. Un viņa tur kaut kur gruzd, tur kaut kāda destrukcija ir tajā laukā, vai nu starp šiem cilvēkiem, un arī viņā katrā. Un tas tiek mantots. Ja, jo bērns taču arī nepiedzimst tikai kā fizisks ķermenis. Viņš arī manto gan to enerģiju, gan informatīvo lauku, visu dzimtas pieredzi, ja, un tāpēc bērni tagad arī dzimst savādāk, ja viņiem gan dvēseles nāk ar citu pieredzi savādākas, ja, gan arī viņi nāk jau integrējuši visu to dzimtas pieredzi, tajā dzimtā, kurā viņi piedzimst. Un tāpēc viņi savādāk uztver visādas tehnoloģiskās lietas un visu kaut ko tādu, jo viņiem nav vairs tur jāmācās tā kā mums tas viss tur, ja, kad, no jauna. Ja, viņiem tas, ko mēs zinām un esam iemācījušies mācoties, viņiem tas jau ir iekšā. Tāpēc viņi uzreiz tā iet uz priekšu. Jā, un tad tur ir kaut kāds palicis šī nepiedošana. Nākamajā paudzē šī nepiedošana var izpausties kā kaut kāda tur attiecību nodevība vai kaut kas tāds. Pēc tam tas var izpausties kā kaut kāds jau sirds slimība, jo parasti šis aizvainojums vairāk bojā sirdi plaušas. Un tad jau pēc tam bet tas vēl tāds viegls simptomiņš, tur vēl varbūt nekas tāds nav. Un nākamajā paudzē, pēksim, cilvēks ar piedzimt, jau var kaut kādu jau sirds slimību, jau tādu redzamu un jau tādu. Mhm. Tas ir piemērs, ja, jo tur tā sakne katra reize ir savādāka. Un cilvēkiem reizēm ir priekšstats tāds, ka jā, viņi saprot to, ka tas nevienmēr tas, kur tas sāp kaut kas tajā ķermenī, nevienmēr tas iemesls ir tur. Un tad viņi domā, jā, man sāp sirds, tāpēc, ka es tur ne to ēdu, vai tāpēc, ka es tur ne tā gulēju, vai tāpēc, ka es pa maz skrēju, vai tur vēl, jā. Tad nē, viņš ir daudz tālāk patiesībā, tas iemesls. Bet kaut kādā ziņā jau var būt arī, es viņu saucu parasti par tādiem triviāliem iemesliem, respektīvi, ka tas nav obligāti smalkā plāna lieta, bet pieņemsim. Sāp vēders, jo apēd vecu tomātu. Tas būtu tāds varbūt akūts gadījums, bet pieņemsim, kas ir arī zināms, ja mēs runājam par šo ūdens struktūru, un viņi ir želē formā. Starp citu, iemesls, kāpēc ķermenis rada drudzi, ir, lai sašķidrinātu ūdeni un izvadītu ārā to, kas nav vajadzīgs. Bet ir zināms, ka arī, teiksim, no Geralda Pollaka tur dažādiem pētījumiem ar ūdeni tieši, ja, kas bojā struktūru. Tur ir skaidrs, ka, piemēram, Wi-Fi, 5G un Bluetooth ir tie, kas ļoti traucē satricina, ja, viņš sašķidrina ūdeni, ja, un tas nav veselums. Bieži vien ir vesela čupa ar toksīniem. Mēs reāli dzeram ūdeni, kuru mums nebūtu jādzer, vai elpojam gaisu, kas ir ļoti netīrs. Un tā iemeslā arī var rasties tā saucamās... Labi, bet kāpēc cilvēks dzīvo tajā vidē, kur ir netīrs gaiss un kaut kāds ūdens, kurš ir tikai no pudelēm un diez viņš sazina kādas kvalitātes? Kāpēc viņš izvēlas tur dzīvot? Viņš var izvēlēties dzīvot citur. Latvijā ir ļoti daudz vietas, kur var dzīvot tīrā vidē, ar tīru ūdeni. Mums īstenībā ir ļoti, salīdzinoši ar civilizēto Eiropu, mums ir ļoti daudz tīras dabas, tīru vietu. Ir arī daļa cilvēku, kas tiešām pārvācās tāpēc no pilsētām ārā, ka viņi sapratuši, ka galu galā, cik tad var tur sēdēt tai skudrupūznī. Bet, tas... Nē, bet es vairāk par to, ka tas smalkais plāns droši vien ir labs skaidrojums
iespējams lielākajai daļai, tomēr ir kaut kādas lietas, kuras, teiksim, tikai tādēļ, ka cilvēks dzīvo tā, kā viņš dzīvo, ja? Protams, varbūt tās kaut kādi lēmumi, kurus viņš ir pieņēmis, kas viņu ir aizvedis līdz tam, bet tā fiziskās veselības, piemēram, sakārtošana, lai, teiksim, mēs saprotu domu, ja? Saprotu domu. Tātad, piemēram, cilvēks dzīvo ārēji neveselīgā vidē, viņš dzīvo Rīgas centrā, tur gaiss nekāds, ūdens pa krānu vai pudelēs, ja? Nav gan arī Rīgā tas trakākais ūdens salīdzinot arī akal ar civilizēto Eiropu, ar vēl ir normāli, jā. Bet, nav diezko labi, ja ēd viņš pārtiku visu gatavu no veikala un tādā garā. Diez kas nav, teiksim, ja. Un tad viņš tagad izdomājis, ka viņš tagad pirks visu eko, viņš tagad tur brauks katru dienu uz jūru, viņš tagad darīs elpos, viņš tagad vingros, viņš tagad visu šito darīs. Ja? Ir cilvēki, kam tas sanāk, kam tas der, ja? Bet lielai daļai tas vai nesanāk, vai arī nonāk pie pretējā, viņiem nekļūst labāka veselība. Man ir milzums klientu, kuri dara šīs te veselīgās lietas un atnāk un sūdzās man par tādām visādām lietām. Tur viņam kaut kas nestrādā, šitas nestrādā, tur viņam sāp. Jeb arī otrs, ka sāk slimot viņa bērni. Bērni pārņem visu, ko vecāki nepārdzīvo, neizslimo, nepieņem, ja tas viss aiziet tālāk. Un tas notiek tāpēc, ka tas smalkais plāns tā nav sakārtots. Ja viņš ir tādā kārtībā un tas cilvēks varbūt paralēli arī maina kaut ko arī savā domāšanā, savā pasaules skatījumā, bet es teiktu, ka visdrīzāk viņš no tās vidas aizvāksies pēc neilga laika. Viņš kaut ko izmainīs visā tai savā dzīves schēmā, lai viņam būtu tuvāk tā jūra, uz kuru viņš tur brauc katru dienu, ja lai viņam tur tas zemnieks ar tām olām no dabīgām vistām arī būtu tuvāk, ja viņš kaut ko izdarīs tāpēc. Kā tev šķiet, man salikās kopā tāda lieta par, kā ir jau, piemēram, divi cilvēki, abi divi dzīvo tādos abi sliktos apstākļos, un vienam viss ir kārtībā, ja, un vienam nav viss kārtībā. Vai otrādāk, abi divi dzīvo perfektā vidē, ja, viens, protams, ir tur, viņam viss notiek forši, otram ar visiem tiem ideāliem apstākļiem nav viss labi. Un te man noved līdz tai idejai par to, ka ļoti svarīgs, jebkamā, ko mēs darām, ir nodomam. Respektīvi ar to, ka ja mēs zinām, teiksim, ka mēs gūstam no saules enerģiju, ja, vai no elpošanas šos te arī enerģiju, ka ja mēs ieliekam nodomu, ka tagad es vienkārši nevis skatos ārā un tā, bet es skatos ar domu, kur jā, es priecājos par to kļavu, ko es redzu. Nevis vienkārši redzu, kaut kāda kļava, sabirs lapas būs jāgrābi, ak, Dievs, cik slikti. Jā, tieši tā. Bet es varu priecāties, cik viņi ir skaisti un kā viņi tur purinās. Vai tas, kuram rodās tā pretīgā kaut kāda, visur redzēt kaut ko tā, tas ir kaut kur nāk no tā smalkā plāna? Jo kaut kas man tajā nodomā, un kā cilvēks tajā lietai pieeja, un viņš dzīvo viss super neveselīgi, viņam viss ir labi, tāpēc, ka viņš tajā smalkajā plānā dabū to pozitīvismu visā. Emocija ir kaut kādā mērā smalkais plāns. Viņa taču nav fiziski tāda aptaustāma tomēr. Ja? Viņai tikai ir sekas fiziskā plānā, un tāpat kā domai. Ja? Tā kā, kaut kādā mērā, jā. Jā, es piekrītu, ka tas nodoms ir svarīgs, ja, tas, kāds vispār man ir mērķis, kāpēc es to daru, kāpēc es tā esmu. Varbūt man ir kaut kāda tur dzelžaina motivācija, kāpēc man tagad 5 gadus ir jādara kaut kas, kur man varbūt ir grūti un nepatīk, bet man ir kaut kāda motivācija. Ko cilvēki dara tehniski, dara ķipa veselīgās lietas, ja? Bet... Vai arī kā reiz otrādi, jā. Viņš, piemēram, tagad pelnīs lielo rubli, ja, un tagad, jā. Un 5 gadus jutīsies slikti, ja, bet pēc tam viņš darīs savādāk. Ir tādi cilvēki, viņiem tas der. Vispār katram der kaut kas cits. Ir cilvēki, kuri jūtās ideāli lielpilsētas vidē. Ja. Viņiem Ņujorkas debesskrāpī tas ir super. Ja. Un tai mežā pie tām skudrām, ko tur darīs. Ja. Ir, kam ir otrādi. Un ja tam cilvēkam tas der, tad viņā dvēselē vajag šādu pieredzi. Ja, jo tas, ka man tas liekas nepareizi, tas neko nenozīmē.
tad vienkārši man tur nevajag iet, ja reiz man tā liekas. Bet ja viņam tas der, cilvēki taču pasaulē radījuši visas tās lietas, ko viņi ir radījuši, tāpēc, ka kādam tas ir paticis. Jā, ir kaut kādas, un arī, ja viņam iekšā ir kaut kāda neapmierinātība ar to, kur viņš dzīvo un ko viņš dara un ar ko viņš dzīvo kopā. Ja. Bet ir taču kaut kāds iemesls, kāpēc viņš to izvēlējās. Ja. Kaut kāds neapzināts, bet ir tas iemesls. Un tas arī ir tas smalkais plāns. Mēs savas izvēles ļoti bieži neapzināmies. Un neapzināmies tieši tāpēc, ka mēs nepievēršam uzmanību tām lietām, kas ir lielas, bet smagas, kas ir varbūt paudžu paudzēs uzkrātas, ko mēs nesam līdzi un kas ir kaut kur tur apakšā. Un šitas ir tas āķis, kas reizēm traucē cilvēkiem, kuri ļoti ir orientēti uz to gaismu un uz to vibrāciju celšanu, ka viņi neapzinās tās savas saknes, to pazemi, tos smagumus, jo tās dzīves lielās izvēles, principā visas izvēles, bet jo lielākas, jo zemāks ir tas izvēles punkts. Tā kā mēs esam tajās augstajās vibrācijās, jā, mums ir viegli, mēs varbūt esam skaidri apzinoši, jā, apzināšanās ir ļoti smalka vibrācija. Mēs esam meditatīvos stāvokļos, mēs tur varam peldēt citās pasaulēs un tur, bet to, kas attiecas uz šo dzīvi, un kamēr mēs esam šī ķermenī, mēs esam šajā dzīvē un mēs šajā pasaulē, un par to mēs tās izvēles izdaram tur apakšā. Tāpēc ļoti vēlams ir apzināties un būt šajā smalkajā plānā, bet to nezaudējot, tomēr iet un iepazīt to apakšu. Jo sanāk, ja to apakšu nevēlās iepazīt, vai viņi vienkārši... Tad ar mums notiek visādas nesaprotamas lietas. Šī te augstā vibrācija ir pielīdzināmā, tā kā, es teiktu, kokteļu glāzē ar alkoholu, kurš kas ir tā kā atkarība no vienkārši vieglas sajūtiņas. Varbūt arī varbūt arī tāds, un alkohols vispār ir pazeminātājs, vibrāciju pazeminātājs kā reiz. To, starp citu, sauc, Amerikā, piemēram, tas diezgan arī ir apskatīts, to sauc par ontoloģisku atkarību, kad cilvēki iet un nododās garīgajām praksēm, tikai tai vieglajai sajūtai, kura nāk, nedēļu pēc kaut kāda retrīta vai daudz tādas. Jo mājās ir tās reālās attiecības, tur ir tā vīra māte, kas burkš, tur ir tie bērni, kas tur kviec, un tas suns, kas kakā nevietā, ja, un tas darbs, kur ir jāiet, un tas birojs, kas ir apnicis, ja, un tas viss. Tā zemes dzīve, ja. Un kas ir tas pa garīgumu? Man liekas, ka šis tas ir tas brīdis, ja, es tur uzzīmēšu. Es mēdzu zīmēt koku. Zīmēt koku. Mums 3 krāsiņas. Tā. Es tev vēl piebildīšu, ka tu esi diplomāta grafiķe, ja, respektīvi ar mākslas pasauli saistīta. Es gan maz to lietoju, reizēm kā mākslas terapijas. Mēs sāksim no pavisam maza kociņa. Jā, un tad, protams, noteikti, ka kaut kādā brīdī jau ilgstoši lidināties, cilvēki jau saprot. Un man īstenībā tieši tāpēc diezgan daudz patīk par fiziskām. Es nezinu, vai redz, bet tad mazs kociņš, mazas lapiņas, maza saknīte, ja? Tāds maziņš. Viņš ar laiku aug. Mēģināšu zīmēt šādi. Viņam aug garāki zāri. Un mums patīk, ka viņam aug liela zāri un lielas lapas, bet tur apakšā, tur ir tā zeme, tur netīrs, tur kaut kāda tārpi ložņā, fuj, beigas spēles, nepatīk. Un te mēs uzliekam tādu dzelzbetonu plāksni, lai viņš tur nelien tas smukais kociņš ar tām saknēm te pazemē. Un kas notiek? Viņam tie zāri sāk kalst nost, jo viņam nav kur. Vajag aizvākt to plāksni. Starp citu, es iedomājos,
piemēram, lai tas koks tiek, jo tālāk viņam iet tās saknes apakšā. Tas notiek, zini, kur tas notiek, piemēram, ka brauc ķemeru ar laivu, pa ķemeru to purvu tur apkārt, ja? Var ļoti labi redzēt, ka tur ir bērziņi, viņi apmēram izauguši 5 metri un visi nokaltuši. Līdz 5 metriem viņš spēja. Jā, tāpēc, kad ūdenī tur arī gaiss nav, viņš nevar tajā purvā daudz augt. Un ja mēs tālāk laižam šīs saknes, mums atkal aug liels skaists zaļš koks. Ja, tad jo vairāk uz leju, jo vairāk uz augšu. Savādāk nenotiek. Un dabā šai pasaulē, principā ar visām būtnēm, viss notiek ļoti līdzīgi. Tā kā nevajag iedomāties, ka mēs tik ļoti atšķiramies no kokiem, ka mums būs kaut kas tā radikāli savādāk. Ja? Un tās saknes un tā pazeme priekš mums, tas ir gan mūsu dzimtas pagātne, jo tā mūsu šīs dzīves pagātne, tā ir tāda augsnes virskārta, tur, kur tā velēna. Ja? Tālāk tur jau nāk tas, ko mēs īsti neapzinām, mēs tā kā nepazīstam, mēs tā kaut ko esam dzirdējuši, bet tas viss mūsos ir, jo visu mūsu senču gēni, vismaz tie, kas ir tiešā līnijā, viņi taču mūsos ir pat tīri fiziski, tad viņi nes arī gan šo enerģētiku, gan šo informāciju, bez tā jau nekā, jo nav šūnas, kurai nebūtu enerģētiskais un informatīvais lauks. Un jo vairāk mēs esam kontaktā un esam sajutuši, ja, tā kā varbūt pat neapzinājuši, jo tur ar to skaidrību tur nevienmēr ir tā, bet tādā sajūtu kontaktā. Ne, bet apzinātības tādā izpratnē zināt, ka fakts kā tāds ir. Ne, mēs varam arī nezināt. Mēs ļoti daudz ko nezinām. Es esmu likusi sistēmisko darbu apaļam bārenim. Dažreiz atnāk cilvēki, kuriem viens vecāks nav zināms, vai, teiksim, vecāki ir bijuši zinām bērnībā. Viņi nezina ļoti daudz ko, bet man bija viens apaļš bārenis, viņš nezināja neko. Jā, bet tas, ko es biju domājis zināt, ir nevis konkrēti, kas ir bijis, bet zināt, ka tāda lieta vispār ir. Jā, ka vispār tāda lieta ir, jā. Un tad es pabeigšu par to cilvēku, kurš bija bārenis, viņš atnāca, viņam bija tur gan veselības jautājumi, gan naudas lietas, gan viss kaut kas tāds, ja. Un tā mēs kaut kādu pusgadu strādājam, gan individuāli, gan grupā, un viņam tas viss salikās vietās un sakārtojās tiešām, jā, un tad viņš tā, tad jau pats aizgāja tālāk. Jā, tā kā nevajag to apakšu noliegt, jā, un tur ir arī bez mūsu dzimtas pagātnes, tur ir mūsu dvēseles pieredze, tur ir vispār visādi pasaules resursi, viss tas, kas ir pagātne. Tu teici, ka austrumnieki nedarbojas ar pagātni. Kaut kādā mērā, jā, viņi tur nerakājās. Es īsti nezinu, kā tas notiek. Es ļoti neesmu tā saistīta ar kaut kādām Indijas un Ķīnas šīm te lietām. Es tā virspusēji tikai. Kaut gan, redz, tas, kā es saprotu to austrumnieku pieeju, nevis, ka viņi ignorētu saknes kā pagātni, bet drīzāk par to, ka tas, ko viņi dara, ir kāda starpība, kā bija pagātnē ar saknēm, svarīgi, lai viņas aug tagad? Redzi, viņi ir ļoti tradicionāli. Viņiem ļoti turās šī tradicionālā kārtība. Un tāpēc arī, tur, kur ir ļoti tradicionālas kultūras, jā, tur nav ko daudz kārtot tai pagātnē. Ja? Tur jau principā viss ir puslīdz tā kā ir. Ja? Tur galvenais, lai tu šobrīd tur kaut kāds ziepes nesavāri. Es pieļauju, ka varbūt tāpēc, jā. Bet, mēs esam latvieši, mēs dzīvojam Eiropā, mums ir tā, jā, un es vienkārši redzu, ka, tomēr tā pagātnes kārtošana viņa palīdz. Tur gan arī nevajag ļoti aizrauties, jo ir cilvēki, kas tur iegrimst un tad tik roku un vispār aizmirst par to, ka šodien arī ir jādzīvo. Tāda tendence arī mēdz būt. Jo tur ir gan jāierokās, bet tomēr jānāk arī apakaļ ārā. Un, tā cilvēka dzīve un viņa garīgais ceļš tomēr ir vai uz priekšu vai uz augšu. Ja? Jā, un te tā rakšanās kaut kādā ziņā atbildība jāuzņemās tiem, kas viņiem stāv blakus, kas liek vai palīdz vai kā rakties, jo viņš tā kā, nevar būt, ja ir, tad ir ar tēvu, ar mammu, kā jāstrādā, jā. Jau sen viss tā kā strādāts, bet jāstrādā. Tāda lieta, manuprāt, ir stipri pa daudz, jo manā uztverē tam cilvēkam, kurš šo dara,
ir jābūt ar, pirmkārt jau ar daudz lielāku atbildību nekā tas ir pierasts, un arī ar daudz lielākām spējām nekā tas ir, teiksim, tā kā izplatīts. Tā ir tāda smalka lieta diezgan. Jā. Tā pašā laikā. Es nedomāju, ka tās ir kaut kādas ekstra spējas, bet, tā ir tāda paļaušanās uz kaut ko lielāku un tāda savas vietas apzināšanās un sajušana. Jā, patiesībā, ja mēs katrs tā patiešām sajustu un apzinātos to savu vietu, mums jau viss būtu ok ar tām mūsu dzīvēm. Un visa šī te rakāšanās jau arī ir tikai dēļ tā, lai mēs atrastu to savu vietu. Ja, mēs sakārtojam tām mūsu saknēm, kur augt, lai mēs kā tie koki, mēs esam tādā foršā vietā, ja? Lai mēs varam uz to augšu iet. Tā kā... Starp citu, tu zīmēji koku. Koks ir, manuprāt, lielisks piemērs tam, kas ir vispār fraktālis. Un es zinu, ka tev ir tā terapija, kas ir fraktāļu zīmēšana. Saki, vai doma, kāpēc tu izmanto šo te fraktāļu zīmēšanu kā terapijas veidu, ir kaut kādā sasaistē arī ar to, ka pats koks ir fraktāls, un tam ir tieši tāda nozīme, vai varbūt var mazliet... Es dažreiz izmantoju koku kā asociatīvo tēlu, caur kuru ieiet zemapziņā, nolaisties pie viņa saknēm, pastaigāt pa viņa zariem. Jo tā, kad ir tas fraktāļu ceļš, principā fraktāļu zīmēšana nav gluži mana metode, tā ir radusies 80. gados Krievijā. Bet tolaik bija tā, ka tad cilvēks šo 21 dienu, kas ir tas periods, vismazākais, kurā mēs varam kaut kādus savus ieradumus mainīt. Viņš 21 dienu, tur pēc ļoti tādiem stingriem nosacījumiem, viņš zīmē to fraktāli katru dienu pats priekš sevis. Jeb arī kaut kādā grupā, kur viņš tur vienkārši iet un tur zīmē. Par fraktāli to sauc tāpēc, ka fraktāls ir kas, ka viņš iziet no viena punkta un iet kaut kā tālāk. Un ir tie ģeometriskie fraktāļi, kur tādi smuki raksti, ko arī datorprogrammas, kas... Viņi ir paši replicējoši struktūras, tā kā koks. Jā. Un tā ideja tai fraktāļu zīmēšanas terapijai ir tāda, ka arī mēs sākam no viena punkta lapā, un tad 45 sekundes aciet acīm mēs velkam šīs līnijas tā, kā viņas izriet no šī punkta. Tur, protams, sanāk hauss, kaut kāds muģeklis tur sanāk. Un tas, kā es šo terapijas veidu papildināju, ir tas, ka šis cilvēks, mēs pirmo zīmējam video zvanā, jeb arī klātienē, kā kuro reizi. Un pēc tam šo 21 dienu cilvēks zīmē pats, fotografē katru dienu šo savu zīmējumu, sūta fotografiju man, un es viņam sūtu tādus asociatīvus, tādus uzdevumus, nosacījumus, kā viņam zīmēt tālāk, ja. Tur, piemēram, nolaisties dziļi pazemē caur akus, paklausīties, kā līst lietus, pavērot 5 minūtes debesis ar izfokusētu skatienu. Bet kādi principi tiek iedot šīs tur ir tā, ka mēs no viena iekšēja stāvokļa ejam uz citu iekšēju stāvokli. Mēs pirmajā reizē noformulējam, kas ir tas, kā viņš šobrīd jūtas, tā nelabi, ja? Jā. Un kas ir tas, kā viņš gribētu justies labi? Kas tas ir priekš viņu, uz kurienu un viss. Un tad mēs vairāk viņš neko tā priekš prāta nesaprot. Ar pašu to, ko viņš ir uzzīmējis? Tad viņš ir noformulējis to, kā viņš šobrīd jūtas, kas viņam nepatīk. Viņš šajā stāvoklī liek to izmetumu uz tā papīra. Viņš tā kā izliek to savu iekšējo destrukciju uz tās lapas. Un tad viņš viņu krāso, tur atkal ir visādi sīki smalki nosacījumiem. Un tad, kad es viņu vedu caur tām asociācijām, tad es viņu vedu uz to viņa mērķi. Caur dažādiem asociatīviem tēliem, kuru nozīme es zinu, bet viņš nezina. Viņš zina, ka viņam ir tur teiksim, jāiet cauri kaut kādam biezam krūmu pudurim. Ja? Un viņš zīmē, kā viņš iet cauri biezam krūmu pudurim. Un attiecīgi krāsot to visu, ja? Tur atšifrējot šīs krāsas, tur caur emocijām, caur domām, caur fiziskām sajūtām, tad dabūna saķeri ar šīm savām daļām. Tur tāds pagaršs, interesants process, viņš gan prasa diezgan daudz laika. Tā cilvēka, jo tas viens zīmējums ir kaut kur stunda, pusotra. Tāds nopietnas darbs ar sevi katru dienu, bet tas rezultāts arī ir labs. Un, starp citu, viņš ir ļoti labs arī dažādu
neizprotamu slimību, teiksim, fizisku slimību terapijai. Vēl kas ir interesanti, to var zīmēt mammas priekš bērniem. Jo tad, kad mamma kārto savu lauku, automātiski bērns pielāgojās, un viņa laukā arī iestājās lielāka kārtība. Ja. Tā kā, jā, tur viss līdzsvarojās, jā, viņi tā kā savienotie trauki. Un, tāda patiesībā ļoti laba metode, jā, un viņa ir laba arī, piemēram, pusauģiem, kuriem tur caur prātu kaut ko skaidrot, tur arī, viņiem ne tas patīk, ne to vajag, nekā. Ja viņam nav skolā iedzīts tas, ka zīmēt ir briesmīgi, tad viņi ļoti labi ar šito te tiek galā, un tas viņiem nostrādā. Jo tas ir tā kā tiešā saruna ar zemapziņu. Visu laiku turp šurp. Ja. Tikai šajā gadījumā, kā metode ir paši tev fraktāļa zīmēšana, nevis, teiksim, cita veida zīmēšana, kas principā varbūt veic līdzīgas darbības, bet ir vienkārši cita tehnika. Tur viņam tur ir jāzīmē zirdziņš vai lācīts, ja tad te viņš zīmē vienkārši to, ko roka velk. Ja. Viņš varbūt par to zirdziņu domā, viņš var, teiksim, justies kā zirga mugurā, varbūt viņam tāds uzdevums. Ja. Jā. Ok, interesanti. Un tu runāji par krāsošanu un krāsām vispār. Es arī, cik kaut kādās sarunās te dzirdēju pieminam par krāsu nozīmi, vai ne? Kādas ir krāsas. Un tas ir zināms arī fizikā, ka katrai krāsai var arī pārvērst viņu viļņos un ir sava skaņa pat varētu piedēvēt, ja, un tā. Cik lielā mērā tu izmanto šo, un cik vispār ir liela nozīme vispār tādā, savā veseluma ceļa procesā? Tā kā pie manis mācās dziednieki, vai arī tie, kam interesē šīs lietas, vairāk taisni par tādām mākslas terapiju lietām. Es pati neesmu mākslas terapejs, bet pat cik es esmu dziednieks ar visādām izglītībām un visādiem stāžiem, un plus man ir šī mākslas akadēmijas izglītība, tad es atļaujos to darīt un lietot. Nesaucot sevi par mākslas terapeitu, jā, lai nepiesienās. Es vienkārši lietoju šīs metodas. Tas mūsdienās ir, tagad cilvēki grib kaut kā nosaukt. Jā, un tie, kas ir tajās asociācijās un tur pa lielu naudu nopelnījuši šos nosaukumus, viņi ļoti uztraucās, ja kāds vēl tāds saucās, lai viņiem tiek šis prieks. Es lietoju šīs te krāsu nozīmes, bet es vienmēr parunāju ar to cilvēku, ar kuru es strādāju, ko viņam tā krāsa nozīmē. Jo, piemēram, klasiski ir tā, ka sarkanā krāsa ir enerģiska, viņa mums dod spēku, viņa mums var uzbudināt, viņa ir tāda aktīvā krāsa. Es zinu jau 3 cilvēkus, kurus sarkanā krāsa nomierina. Un viņi visi 3 ir ar tādām autiskā spektra iezīmēm. Ļoti introverti, uz iekšu vērsti, noslēgti cilvēki. Viņus sarkanā krāsa nomierina. Kā tas viņiem notiek, es nezinu, bet fakts ir tāds, ka tā notiek. Ja, tad tas tā varētu būt. Tad arī, un savukārt zilā krāsa, kas skaitās mierīgā un līdzenā, ja, tā viņus uztrauc. Sapcīt, kāds, kurš strādā ar šādiem te autiska rakstura cilvēkiem, varētu pamēģināt, jo man viņi tik daudz nav pieejami, es ar viņiem ikdienā nestrādāju. Varbūt, ka tā ir tāda tendence, ja, jo tas tā būtu interesanti. Tad vēl, piemēram, ir tāda frāze, ka zaļā ir sirds krāsa. Ok, bet kura zaļā? Egļu zaļā, zāles zaļā, pērnā siena zaļa, sūnu zaļa, kāda zaļa? Ja? Sarkano, ja? Kādu es asociāciju savilku kopā. Pieņemsim, es nezinu, varbūt esi dzirdējis, ja, bet tā saucamā zilā gaisma no ierīcēm, no LED lampiņām un tā tālāk. Viņai tas gaismas spektrs ir izteikti ar to zilo. Šis pats gaismas spektrs zilais ir arī saulē, ja? Respektīvi saules gaismā. Un viņš ir tāds ļoti uzbudinošs. Ja? Saulē mums ir arī uzbudinošs, bet tā pozitīvā saules iezīme, ka viņai ir arī infrasarkanais spektrs, kas vienlaicīgi uztur balansu starp uzbudinājumu un nomierinājumu. Un savukārt tai zilai lampai, ja, gaismai, ir tikai tas uzbudinājums, tāpēc cilvēks tāds uzvilks. Kādreiz lietoja tās zilās lampas, kas mēģināja, lai aktivizētu cilvēkam kaut kādu arī intuīciju un smalkā plānu uztveri un visādas tādas lietas. Un šajā kontekstā man radās sajūta, ka atkarībā no tā, kāds sarkanais tonis, piemēram, un varbūt pat uz kā ir šis sarkanais tonis,
viņš var sevī varbūt nest gan šo te nomierinošo, gan to aktivizējošo. Arī, jā. Un tam ir liela nozīme. Tam ir liela nozīme, jā. Sarkans. Jā, jo ja tas būs tāds bordors, tad purpura piesitieni, ja viņš būs tāds varbūt pat uzbrūkošs tāds, ja. Bet ja tas būs tāds jau, kas velk uz brūni oranžo, ja, kas ir tāds zemes, ja, tad viņš var nomierināt, jā, reku, tur sienas, tur tā vārna uz tā sarkanā fona. Tāds rāms diezgan, ja. Nē, bet šī gadījumā tiem cilvēkiem, viņiem iegāja runa par koši sarkanu un visādos kontekstos un viskaut kur, ja. Jā, nē, es to vairāk tādā ziņā, bet vispār tam tonim noteikti ir zaļais, jā, kāds zaļais, un tad, ja tu strādās, piemēram, ar šiem autiskā spektra cilvēkiem, tad svarīgi ir tomēr, ka tu rādi sarkano kā, kuru sarkano tu rādi, vai ne? Jā, un tad, kad mēs sākam šo te, tā kā mācības šajā te virzienā un tā, tad es taisu viņiem tādu lielu, garu krāsu meditāciju, kurā 1,5 stundu viņi iet, un tas ir video formātā. Un tad es piemeklēju visādu toņu, tos, visus iespējamos tās krāsu, kaut kādas bildītas, tur ir kristāli, kaut kādas ogas, tur puķes, kaut kas nebūtu, ja. Un tad cilvēki raksta priekš sevis šo krāsu vārnīcu, kā viņiem tas ir. Un ir krāsas, kas gandrīz visiem ir ļoti līdzīgas, jā, ir kas tā, atšķirīgi, piemēram, violetie toņi, ļoti dažādi uztveras, oranžīgi, arī ļoti atšķirīgi, oranži, dzeltenie, tur nav viennozīmīgi. Tā kā tā. Kā tu vispār skaties uz visām šīm tā saucamajām modalitātēm, ja? Attiecībā uz terapijām, uz ārstniecību, dziedniecību, kā, piemēram, krāsu, mūzikas, skaņas, ja, deju, kristālu un tā tālāk. Ļoti labi. Kā tas integrējās vispār tavā skatījumā par šo te bioenerģētiku? Viņi ir papildinoši, vai viens otru var aizstāvēt, vai viss kāds Viņi ir papildinoši, katram cilvēkam der vairāk kaut kas cits, kam vairāk ir uz dzirdi, uz skaņu vibrācijām, tad vairāk derēs skaņu terapija. Pa lielam jau ietekmē viss, gan krāsa, gan skaņa ietekmē jebkuru. Pat ja tas cilvēks saka, es tam krāsām neko nesaprotu, ja viņš padzīvos nedēļu tur melnā istabā vai nedēļu baltā istabā, viņš paliks savādāks. Viņš varbūt nesapratīs, kas ar viņu notiek, bet viņam kaut kas būs citādāk. Skaņu terapija vispār pēdējos kaut kur 10 gadus aizvien vairāk cilvēkus skar. Viņi arī aizvien vairāk ienāk Latvijā, daudz sāk strādāt ar šīm te skaņu bļodām, vai arī ar gongiem un visu kaut ko tādu. Un cilvēki kļūst daudz jūtīgāki un pieņemošāki pret šīm te skaņu lietām. Tā kā kaut kā tas skaņu kanāls, viņš tā kā, man liekas, ir aktivizējies cilvēkiem. Es šito arī ar skaņu terapeitiem esmu runājusi, jo arī es ar viņiem ne ļoti sen sāku strādāt, kaut kādas 6-7 gadus es lietoju šīs te skaņu lietas. Jā, bet tie, kas ir jau ar stāžu, jā, tad tie arī saka, kad tas, kas bija pirms 15 gadiem, bija daudz mazāk nekā tas, kas ir tagad. Vienkārši cilvēki kaut kā nebija tik uzņēmīgi. Mēs kaut kā vairāk tām skaņām atveramies. Kāpēc tā notiek? Nezinu, bet notiek. Jā, vispār jau man ir grūti salīdzināt varbūt ar citām valstīm, bet ir tā, ka Latvijā uz tik mazu valsti, uz tik mazu iedzīvotāju skaitu, mums ir ārprātīga pārbagātība ar pilnīgi praktiski visu iedomājamo. Tas ir tā, ka Latvija kaut kādā ziņā ir tāpēc, nezinu, bieži tiek teikt, ka Latvija kaut kāda superenerģijas zeme un tur kas viss. Tam ir kaut kāds sakars? Vai varbūt mums tā nav? Nē, tā ir. Mums tiešām ir ļoti daudz visāda veida terapeitu un cilvēki arī labprāt to izmanto, jo tā, kad es parunāju arī ar kaut kādiem citu valstu cilvēkiem, viņi tā ļoti skeptiski skatās uz to. Kaut vai uz tām pašām zāļu tējām, ja, mums visi zina, ka zāļu tējas var dzert. Gan katram mājās ir kaut kas, tas vispār ir normāli. Ja. Bet citur tā ļoti uzmanīgi, kas tad man notiks, kad es šito iedzeršu, un vai tad tā vispār var, ja, un ko daktars teiks, piemēram. Daktars neko neteiks, jo daktariem, diemžēl, to nemāca. Jeb māca ļoti, ļoti maz. Nē, viņš tur dzer savu tēņu, bet rekur šitās zāles galvenais dzer. Galvenais zāles dzer, jā, tas arī smieklīgi, jā. Jā.
man drusku skaidrojums tam varētu būt tāds, ka mēs tomēr esam sena tauta, un tie, kas dzimst Latvijā, tās ir senas dvēseles. Un tur ir gan savs tāds labais aspekts, gan tāds nevisai. Labais ir tāds, priekš ego labais vai sliktais. Ja. Tas, ka jā, mums ir pieejama šīs te lietas, mēs ļoti daudzi viegli tiekam šai smalkā plānā, ja mēs daudzi esam tādi jūtīgāki, mums ir interese par to, kas tad ir vēl aiz šīs pasaules. Tie, kas ir jaunākas dvēseles, mazāk to apzināto pieredzi piedzīvojušas, ja, tad tiem tā kā šīs intereses ir mazāk, viņiem vairāk interesē tādas praktiskas lietas, tur tā, kaut kas tāds taustāms, piezemējams, saskaitāms un tā. Tā dvēsele visu redzējis. Un mums ir tā, ka mums tā zemes dzīve jau tā kā ir, un mums tā kā gribās kaut ko vēl. Bet otra puse ir tā, ka ir laiks tiem lielajiem pēdējiem vaļiem, līdz kuriem nevienam negribās nolaisties un uz kuriem negribās skatīties. Jo tā kā mēs esam tās senās dvēseles, viņas tā kā redz, ka tur kaut kur tais citās pasaulēs, tur ir vieglāk. Un, jā, daudz kur ir vieglāk, jo šī ir samērā skarba, radikāla, ļoti duāla pasaule ar pretstatiem pilna. Tur mums ir citu ēdu un viss kaut kas tāds. Bet mēs, kamēr mēs šo te visu nepieņemam, tādā fakta līmenī, jā, tas ir, jā, un tas mani baigi necep vairāk, jā, un es uz tā. Es varu uz to paskatīties, ja kā lauvā pēc zaķīti, piemēram. Ja? Vai visas šīs te lietas, kas ir šīs negācijas pasaulē. Ja? Kamēr es uz to nevaru paskatīties, es to sasaistu, es esmu saistīta. Tikko es uz to paskatos un saku, jā, šajā pasaulē tā ir. Tad es no tā varu atbrīvoties. Ja? Un ar to paskatīšanos uz šīm negācijām, tas ir tas, ko mēs laikam sākām šo runu, ka gribās tikai peldēt pa mākoņiem gaiši, garīgi, skaisti, balti, viegli, un negribās pieņemt to zemes realitāti. Viņa jau nav jāpieņem un tā jādzīvo. Viņa ir jāpieņem, ka šeit ir tā. Un tad tā gariem zobiem paskatās, es tā redzu, te ir kāri, te ir mēri un visādas šausmas. Tikko tu tās nosauc par šausmām, tās priekš tevis ir šausmas, ja? Un tā mēs te maļamies, ja? Tā kā, tā, jā. Jā, bet tas droši vien arī uzliek, zinām, to, ka tad, kad mēs, nosaucam to šausmas par šausmām, tad automātiski mēs sevi tajā visā ieliekam, jo pretējā gadījumā tas ir neitrāls notikums, vai ne? Un tad attiecīgi, kad mēs ievelkamies tajā visā iekšā, tad mēs arī redzam to ārprātīgo, ļoti dramatiski slikto arī veselības stāvokli Latvijā, kas ir viens no vadošajiem, ja, visā Eiropā. Es nezinu, vai viņš ir dramatiski slikts, man liekas, ka tā grūti salīdzināt, bet man liekas, ka nav tik. Kaut vai salīdzinot ar citām valstīm, mēs tajos topos esam stipri augšā. Jā. Jo tā ir tā nepatika, tā nepieņemšana. Un tā nepieņemšana mums ir milzīga. Turienes nāk vēl tā otra, tad upurisms, tāda lieta, jo pēc tā seko, es esmu šeit, ko es varu darīt, tad jau viss. Tad ir jācieš. Jā. Jo tā vajag kaut kam. Okay. Jā, jo tikko es emocionāli uz kaut ko reaģēju, tā to rodās enerģētiska saite. Var jau, protams, aiziet kalnu alā, teikt un tā arī pavadīt savu dzīvi, bet vai nonākot lejā tajā lielpilsētā arī būs tāpat? Nezinu vai. Tāpēc droši vien arī... Tāpēc izvēles tupēt tai kalnu alā vai templī vai vienkārši kaut kādā skaistā retrītā, cik var no vienu uz otru braucot, ja. Jā, bet teiksim, tas, ko tu arī daudz aicini, iet dabā, jūs arī tavos pasākumos tur ejat dabā, tas ir tas, ko droši vien dod daba, kā viena no svarīgajām lietām ir saprast, ka dabā jau nav nekas labs vai slikts, tu vienkārši novēro, kur ir tā, un tas ir tas ciklisums. Ir saule, ir mēnesis, ir diena, ir nakts, ir ziema, ir vasara, un
gan plaukstošās lapas, gan satrūdējušās lapas. Ja viņas netrūdētu, tad nākamās neplauktu. Nu. Jā, un tad tu sāc novērot to no neitrālas pozīcijas un automātiski tu aiziet prom no šī sasaistes ar to, tu drīzāk sasaisties ar to kā daļa no visa noteiktā šī dabiskā cikla. Redz, un es arī visas šamaniskās prakses cenšos, cik var vest dabā, jo kamēr cilvēks to neierauga, tikmēr viņš patiesībā nav ar realitātes kontaktā. Kamēr viņš neierauga, kad jā, tā zāle ir dzīva. Jā, un viņa ne tikai es uz viņu skatos, bet viņa uz mani arī skatās. Un tas koks tur ārā zina, ko mēs te runājam. Un mēs tāpēc te sēžam, ka viņš zina, ko mēs te runājam, un tas viss tā ir sakritis. Ja? Un cilvēkiem par šamanismu ir tāds, bieži vien tāds priekšstats, tas ir kaut kas tāds, tāds ļoti kaut kas eksotisks, kaut kas tur tikai par kaut kādiem tur dzīvnieciņiem, tur smalkiem plāniem, tur kaut kādiem eņģeļi, eņģeļi nav šamanismā, bet kaut kādas dievības tur ir un kaut kas tāds. Tad nē, tas ir īstenībā tā ir visreālākā no visām šīm te mācībām, jo tagad es saku, ka šamanis ar vienu kāju ir šai pasaulē, ar otru tajā, tad visiem ir lielas acis un lielas ausis, ar vienu kāju tajā, bet ar otru šajā un ļoti stabili šajā. Ja? Jo, ja nebūs ļoti stabili šajā, tad tur vienkārši jumtu aizrauc. Ja? Un tad tā ir tiešām fantazēšana un plivināšanās kaut kādā nerealitātē. Ja? Un tad nav nekādas jēgas, darīt jau to var, bet jēgas nav. Ja? Bet tad, kad ir tā viena kāja šeit, un tagad es jūtu to saķeri, to realitāti, un to, ko es tā iekšējos ceļojumos piedzīvoju, es varu atnest šeit, ja, tad tam ir ietekme uz šo dzīvi. Un, jā, viņš ir ļoti tēlains šamanisms, tur ir visi šie iekšējie ceļojumi, un tur visādi spēka dzīvnieki, un visādi gari, un viss kaut kas, ja, un tāds, un iekšējie aspekti, un ārējas būtnes, un pazemes debesis, un dabas būtnes visādas, ja, kuras 3 dienas nodzīvojot tur manās meža nometnēs, visiem tur akmeņi runā, rūķīši lēkā, tur visi rāda, reku tur tas sēž, jā, viņš tagad uz to skatās, viņš šito. Tā. Interesanti, un tad varbūt noslēdzošais jautājums, ņemot vērā, ka mums visiem ir šis smalkais plāns, bet mēs tāpat laikā esam šajā fiziskajā blīvās matērijas plānā, vai ne, un mēs esam visu laiku viens otru visu laiku miedarbojās, un ja šamanis ir ar vienu kāju stabili šeit un ar vienu tur, vai kaut kādā ziņā ik viens potenciāli varētu, un vai vajadzētu kļūt tā kā šamanim, kad, teiksim, visi ir bišķiņi tur un bišķiņi tur? Visiem droši vien nevajadzētu, jo pirmkārt tas nav viegli, šis stāvoklis ikdienā, bet es domāju, ka visiem cilvēkiem ir ļoti vērtīgi šīs te prakses praktizēt. Un šad un tad izkāpt tur, un šad un tad ļoti stabili nostiprināties šeit, un to pozīciju nevis turēt ikdienā, jo šamanis tā ir tāda struktūra cilvēkam, enerģētiskā struktūra, kurā tas ir, tāds viņš ir, jā, viņš tā dzīvo visu laiku. Tas patiesībā nav ne viegli, ne forši, jā, un diezgan uzliek tādu zināmas nosacības, bet tā praktizēšana šad un tad šo lietu, viņa tiešām dzīvi padara dzīvāku, reālāku, tai pašā laikā paplašina šo te uztveri un visādas tādas, manuprāt, ļoti labas lietas notiek. It kā tiešā veidā neko nedarot ar šo dzīvi, ja, bet caur tiem tēliem, asociācijiem, iekšējiem pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem, ja, tā realitāte, viņa tā kā mainās tā kā tai dvēselē ir būtu labāk. Nevis tā, kā es savā galvā iedomājos, bet tā, kā manai dvēselē vajag. Tas, kādu es redzu praktisku ieguvumu, teiksim, ja mēs dzīvojam tādā ļoti racionālā pasaulē, nosacīt, ja, tad es redzu, kāpēc tas varētu būt ļoti vērtīgi, ir vārds, kuru tu arī bieži izmanto, ir radošums. Ja? Radošumam, tāpēc, ka radošums jau ir kas, tā ir pēkšņa savienošanās ar kaut ko, ja? Tāpēc jau mēs nevaram izskaidrot, no kurienes mums nāca ideja. Ja? Mums viņa vienkārši atnāca, un viņa nāca no tā smalkā plāna. Un tad šī ideja, kad mēs varētu iemācīties tos vārtus virināt. Jā, vismaz saprast, ka tas, kas ienāca tev kā ideja, ja? Tas nav nekas tāds magic, bet tāpat laikā tas ir magic, kur tev ir iespēja ar savām rokām un ar savu reālo darbību, ja, kaut kā ieviest dzīvē. Ja. Un, es to piebildīšu, ka ļoti augsti kotējās. Jā,
Un tas var būt radošums ne jau tikai kā māksla, tas var būt radošums zinātnē, biznesā, pedagoģijā, jebkur, faktiski, kas nav vēl. Jā, jaunu kūku, ja piemēram. Jā, un tagad šitos te ceļus visus iet, tad arī ir viens tāds moments, kurā te atkal par to dzīves veidu, dzīves vietu un dzīves kārtību. Jo no sākuma mēs sākam kaut ko praktizēt, un mēs aizbraucam pēc tam mājās, vai teiksim, stundu praktizējam nedēļā, pēc tam vairs nē. Un tas tā kā, mēs tā kā jūtamies labāk un tā. Un tad, ja mēs tos ejam, daram vairāk, tad kaut kādā brīdī pienāk tāds brīdis, kad, tā vecā dzīves kārtība, viņa vairs neder. Jā, mums ir kaut kas viņā jāmaina. Mēs nevaram tikai lēkāt turp šurp. Tagad es tur retrītā vai praksē, tagad es atkal apakaļ birojā. Ja? Un tad vienā brīdī ir jāizvēlās. Tas ir līdzīgi notiek ar to dziedniecisko atvesaļošanos. Arī vienā brīdī cilvēkam ir jāizvēlas, ko tad es to tableti, vai to elpošanu un to zāļu tēju un to kaut kādu citādāku, kaut kādu lietu. Ja? Man ir tāds ļoti labs aizkuņģa un diabēta zāļu tēju maisījums. Viņi ir dažādi, bet mums Latvijā vispār ir daudz šito te cukura vilmaiņu regulējošo augu savvaļā. Un viņi ir ļoti efektīgi. Bet kas ir raksturīgi šiem te diabēta tipa cilvēkiem, ka viņi ir ļoti nedroši un viņi ļoti, viņiem vajag paļauties uz kādu. Ja, viņiem vajag to lielo mammu. Un man ir vairāk tādu gadījumu bijuši, kad cilvēks dzer to tēju, un tā vienā brīdī man zvana un saka, ziniet, man tagad tas cukurs ir nokritis tik zemu, es tagad nevaru to tēju vairs dzert. Es viņam saku, bet cik tad, kā tad tas jums tur notiek? Es taču dzeru tās zāles arī. Es saku, tas būtu nevajag. Viņš saka, bet ko tad man dakteris teiks? Es saku, bet ja jūs jūtat, ka jums nevajag, tad varbūt nevajag. Nē, tā es nevaru. Tad es to tēju nedzeršu. Tā. Un tas ir jebkur, ja mēs ejam, tad vienā brīdī mums ir jāizvēlas to dabisko vai to nedabisko. Kā kurš grib, tā viņš izvēlas. Ja? Un abas izvēles ir pareizas un labas tam cilvēkam. Jo ja viņam vajag to balto tableti, viņam vajag. Viss ir kārtībā ar viņu. Jā. Par mītiem, pārpratumiem un joprojām tiražētām lietām, kas tā kā iet līdzi, tāpēc, ka ļoti iekondicionētas zināšanas. Piemēram, ja? Un tas ir ļoti raksturīgi pat tā saucamajā alternatīvajā medicīnā, tur homeopātiem un naturopātiem joprojām, piemēram, ja? Es, sekoju tam visam līdzi un ir skaidrs, pieņemsim, ka mēs izmantojam kā folklorizējošo vārdu, ja? Kā, piemēram, ģenētika, gēni, ja? Tas, kur es sakoju līdzi, ir pilnīgi skaidrs, gēni ir fufels, ja? Fufels ir vīrusi, kā vienība, tas nekas nav. Lipīgas slimības, fufels. Kā tad cilvēks strādā tuberkulozes slimnīcās un nesaslimst, ja? Par šito es jau bērnībā sapratu, jo man bija tanti, kas strādāja tuberkulozes slimnīcā un neslimoja. Un kas interesanti, ka kaut kādā ziņā tas ir bišķiņ traucējoši, kad mēs ejam, piemēram, pie alternatīvā, ja? Un tas, ko viņš piedāvā, to pašu slimību ārstēt, kā viņi uztver rietumu dakteris, ja? Tikai tagad ar dabīgajām lietām, ja? Jā. Un tas ir, tur ir greizi pašā saknē. Jā, šitas laikam būs pa tēmu, tur varēs kaut kā sagrāžīt un ielikt. Ja? Šitas ir pa tēmu, jo es, piemēram, šī iemesla dēļ vispār neprasu diagnozes un vispār neskatos ne uz analīzēm, ne uz kādiem nosaukumiem. Bet jā, tas cilvēks, viņš parasti, kad viņš nonāk līdz manīm, viņš jau ir visu kaut ko apstaigājis, viņam jau ir galvā tur visi tie nosaukumi sakabinājušies. Un lai viņš kaut kā varētu to visu, kas viņam tur ir sastāstīts, savilkt kopā ar to, kā es uz to skatos, es arī reizēm viņus lietoju. Es reizēm lietoju šo vārdu imunitāte vai ziemas vīrus vai kaut kas, jo, kā es viņam tur savādāk apstāstīšu to, ka vienkārši viņam iekšējās siltuma augstuma
tas režīms, ja, un ka viņu kaut kas pārdedzina tur iekšā, ja, kas man tur iekšā deg, ja, man kā tā, ja, kas tā par uguni, ja. Viņš nesapratīs šos terminus, ja. Un arī, nu, reizēm tas process, kas notiek tajā cilvēkā, ja tas nav, nu, tā kā, redz, tu runā par to bioķīmisko, tur kaut ko vismaz var izmērīt un tā kaut kādā tabulā ielikt, ja. Bet tā, kad runā par šo smalko plānu, tad tur iet runa par to, kā tu jūties cilvēku. Ja? Tad, kad ar tevi tas notiek, kā tu jūties. Nevis ķermeniski, bet kas notiek tavās emocijās, ja? Ko tu gribētu, vispār par ko tu domā, ja? Kas tev ir, kādas vēlmes, kādas atmiņas tev nāk. Ja? Un no tā tas viss rodās, un tas ķermenis mēģina to visu tikt galā. Ja? Un tā kā mans lauks ir tas, kā tu jūties, ko tu domā, ja? Bet viņam ir atkal pilna galva ar to, nu, tad visām šīm te definīcijām un diagnozēm, ja, kaut kā bišķiņu, man ir nojausma par to, ko viņas nozīmē, lai es vispār varētu ar viņiem sarunāties, ja, bet patiesībā, jā, es domāju, ka viņām visām nav nekāda jēga un, es teiktu, pat viņi bieži vien ir kaitē drīzāk, pat nevis. Jā, jo tur uzreiz ir kaut kāds gatavs priekšstats. Aha, tas ir tas, ja. Un kāpēc tas stāsts par to, ka vai man daktere ļaus un ko viņi man teiks, ir savā ziņā, ka cilvēks ir pārdevis savu indulģenci tam ārstam, jo viņš ir upuris, ja, un tagad ārsts ārsts viņu glābs. Un kā notiek maksāšana, savu indulģences maksāšana? Nopērkot diagnozi. Nu tātad es varu atslāpt, jo man ir tas un tas. Gēnos, tas jau ir tur tas, nu ko tad es tur varu izdarīt, vai ne? Un tam līdzīgi. Bet reāli, piemēram, augsts asinsspiediens, nu kā mehānisms ir pilnīgi skaidrs. Ja tev ir jālaista dārs, tev ir šļūtene, tu atver vaļā krānu, tur tek vājš spiediens, tu uzliec īkšķi, lai šauj tālāk. Asinsvadi dara tieši to pašu. Tātad ķermenī pietrūkst spiediena. Ko viņš dara? Paceļ spiedienu. Mēs ārstējam spiedienu. Un tagad tev vairs nav spiediens, nu, kas rada, protams, sliktu sajūtu. Ja? Tev vairs nav augsts asinsspiediens, to parāda aparāts, vai ne? Bet tavam ķermenim nepietiek spiediena. Un beigās to ar mierēm vai ar ko tu... Jā, un viņš paliek vārgs un tā. Un viss beidzās. Nu jā. Tā kā... Jā, es labprāt vispār šitos visus mērījumus vispār izslēgt. Ja. Nē, nu, iespējams, ka ir cilvēki, kas ar viņiem labi māk darboties, varbūt, gan tas, ko es dzirdu, ko viņiem ir tie dakteri sastāstījuši par to viņu tiem analīzēm un mērījumiem, tad es īsti nesaprotu, kāda tam ir bijusi jēga, jo tam cilvēkam, viņam ir pilna galva, bet tur ir kaut kāds haoss, ja viņam no tā galīgi nav labāk. Jā. Nu jā, tā ir, jā. Tāds ir, bet vienkārši, kas ir labi, man tas patīk to atšķetināt un patīk tur tā kā, un mazliet par to komunicēt un stāstīt un runāt, un beigās to darot, dzirdot tavu perspektīvu, saliekot šīs te visas kopā, izveidojās tāda smuka skaidrība. Un tas ir tas, kas ir nepieciešams skaidrība. Tā kā es redzu. Nu jā. Piemēram, es reizēm dodu cilvēkiem tādus uzdevumus mājās, jo viņi no maniem aiziet prom, viņiem ir vesela lapa pierakstīta ar to, ko viņi varētu mājās darīt. Kā elpot, ko ēst, ko dzert, par ko domāt, nu tur viss kaut ko, ja. Un viņiem dažreiz ir uzdevums vērot dokumentālās filmas par kaut kādu dzīvnieku, nu, piemēram, par pūci vai par tīģeri, un mēģināt kustēties un būt šim dzīvniekam. Un tad es ieskaidroju, ka tev vajadzētu būt, piemēram, staigāt kā tīģerim, jo tad taču tev tur tā sirds būs spēcīgāka, un tad tev tur tā, redz, kāda tīģerim laba vilmaiņa, tur esmu tīģeri nekad neesmu redzējis, vai staigā kā tīģeris, un tev tā vilmaiņa uzlabosies, un tev tas būs, un šitas būs. Patiesībā viņš iegūs šī tīģera īpašības. Un caur to, ka viņš iegūs viņa īpašības, jā, viņš kļūs savādāks. Un viņam arī tas ķermenis, bet tad viņam ir vieglāk noticēt, jā. Nu tā. Ka tas iespējams. Un tas īstenībā ļoti labi strādā, ja pat tiešām to dara. Ja pat tiešām to dara, tad aiziet. Man liekas, ka neirolingvistiskā programmēšana kaut kādā ziņā strādā uz to, ka tev ir tava ideja par tevi, kaut kāda identitātes apziņa, ja? Un lai tu no tās atkritītos, jo tos nesanāk nekādos veidos,
Tu vienkārši radi sev jaunu šo te identitāti. Nu jā. Un dzīvo saskaņā ar to, un tad tu kļūsti lēnām par to. Nu jā, tā tam vajadzētu būt. Notiek tas lēni, bet, pa gabaliņām drusciņi pamazām notiek. Man liekas, šīs notas mēs varam arī beigt. Varam. Jā.